Čau visiem! Daudz saka, kur esmu palicis, un šis ir tas lielais projekts, pie kā es tagad pēdējos gados esmu pieķēries. Šī ir manas lauku mājas atjaunošana. Un šogad esmu izdomājis beidzot pieķerties pie tādas smagāka darba, kas ir pamatu atjaunošana. Plāns ir šos pamatus tā kā piebetonēt klāt tos 15 cm, jo pašlaik tur ir izvirzījumi visādi līdz pat 14 cm āru. Un es gribu tikai nojaukt šo cokolu daļu augšējo, uztaisīt tādu kā monolītu, ielikt tur armatūru, un šos akmeņus, lielos laukakmeņus, kas tur ir, atstāt iekšā, jo neredz īsti jēgu, kā es ņemt ārā viņus, ja viņi tur ir tik lieli un stāvējuši šos 100 gadu, varbūt pat vairāk par 100 gadiem. Un līdz ar to es piebetnošu klāt, lai sasaistītu viņus un pataisīšu dziļāk, jo pagaidām ir tikai šie maksimums 50 cm dziļumā, bet tā vidē kaut kur 40-30 cm ir tas dziļums pamatu. Plus cokols, bet cokols īsti neskaits, laikam, tas fundaments. Līdz ar to gribu dabūt tos 70-80 cm, ja varēšu izrakt, jo zeme te ir diezgan mālaina. Patiesībā tas ir tīrs māls dziļākos slāņos. Līdz ar to gribu to dabūt visu ārā, aizbērt ciet ar granti, pēc tam ierīkot drenāžu. Un jā, tas ir pagaidām mans plāns. Arī augšā, kā redzat tajā attēlā, ko es peintā ātri uzzīmēju, ir doma arī nosiltināt ar 3 cm to cokolu daļu. Pēc tam, tā kā iekšā pēc gadiem taisīšu siltās grīdas, tad arī no iekšā ielikšu šo ekstrudēto putoplastu. Varbūt pat biezāk, bet tā pagaidām, lai izlīdzinātu pamats, jo, teikšu godīgi, nebija nekad taisījis veiņus šādam projektam, un pēc šo laiku esmu daudz iemācījies, bet pirmā līnija man sanāca diezgan kļūdaina un varbūt ne tā labākā. Šeit var redzēt, kāda ir šī situācija. Aptuveni 50 cm platumā roku šo tranšeju, lai var tikt iekšā 2 lāpas platumā. Un dziļums bija 70 līdz 80 cm. Var redzēt tos laukakmeņus. Diezgan grūti to mālu dabūt, jo arī šī vasara nebija baigi pateicīgā, jo lija katru dienu, un gandrīz visas dienas šis jūnijā sāk, un tā, man liekas, katru dienu smēl ārā, un tas māls arī kaut kā noblietējis tā baigi. Gribēju šo mālu visu izrakt ārā arī tāpēc, lai mājai necilātu tā. It kā nav bijusi problēma, es novilku to striķi un diezgan pārsteidzoši taisnas līmenis bija, kaut vai pamati ir tik sekli. Bet tāpatās, ja bērš ciet, tad ar tiem pašiem plienakmeņiem un granti pa virs piereiz drenāšu cauri ielikšu, lai novadītu gan no jumta, gan no zemes šo lieko mitrumu. Jo diezgan, neteiksim, purvainā vietā atrodas, bet upe ir diezgan tuvu, kādi 100 metru attālumā, līdz ar to ūdens te ir diezgan augsts. Vismaz akātūras ir diezgan augsts ūdens līmenis, tā kā jā. Tātad ieliku otrā pusē tā, lai nebirst skapi durvis, kā veins. Un jā, te es parāds ļoti labi izgāja visu augšā ārā, te viņi ir. Tad ielikšu armatūru, kādas 2-3. Un tad, jā, te laikam siets jāieliek armatūras. Pieurpšu pāris, ieurpšu pāris vietās, cik varēja iztīrīt to zemi. Tā kā pamati 40 cm dziļumā. Tas ir krietni pa maz, bet pa lielam māja īsti nav sēdusies. Diezgan labs līmenis. Tik cik tas viss ir izspiests ar laiku ārā, es nezinu no kā, varbūt arī no tās smaguma, bet ņemot vērā, kad bija lubiņjumts un tad uzlika šīferis daudz smagāks, un varbūt tāpēc.
Bet es domāju, tīri arī tāpēc, ka tagad izskatās tīrs, bet pirms 3 gadiem es ar mačetu ņēmu visus krūmus ārā. Te es centos ar augstspiedienu mazgātāju iztīrīt tās liekās zemes un tos akmeņus nomazgāt. Šīs ir pirmais veids, ko es taisīju, un es neiesaku, ja kāds cits to tagad dara, es neiesaku to mazgāšanu no sākuma darīt, es to iesaku labāk pēc beigām, jo pirmajā reizē, kad es to darīju, es nomazgāju, tur izskalojās zemes, un tagad es gribēju likt armatūru iekšā, man viens no tiem akmeņiem izkrita ārā un uzkrita kājas. Ja viņi paliek nestabili, tas viss ir diezgan loģiski tagad skatoties. Bet, nu jā, pirmajā reizē biju šādi darījis. Arī strādā viens akmens mīnusā, vairāk vajadzēja betonu taisīt. Bet, nu, tas vairāk no ērtumziņas, jo daudz vieglāk ar armatūru iesist tajos akmeņos tad, kad viņi turas cieši, nevis ļurkājas apkārt. Te iesmērējam to improvizēto veidnī ar vecu eļļu, lai vieglāk dabūt nost. Tieši apakšējais skapju materiāls bija tāds drusku poraināks, tāpēc tur smērējām. Bet tie spīdīgie ir baigi labi priekš viņiem. Viņiem nekas gandrīz nelīp klāt, un tā laka arī ir riktīgi jaudīga. Bet, protams, labākais jau ir, protams, nopirkt ūdens izturīgo finieru, ko es arī darīšu nākamgad, tā kā turpināšu ziemeļpusē betonēt, bet kopumā arī ar šīm durvīm var izlīdzēties. Un ja uzliek eļu, tad vispār ļoti viegli nāk nost. Te es saurubju šos te caurumus akmeņos, lai varētu pēc tam iesist viņos naglas. Naglas liku kopā ar dīveļiem, jo viņas tāpat īsti neturējās. Taisīs 6 mm šos te caurumus, un tad arī tos dībeļus 6 mm ar mantotajām naglām, kas man tur diezgan daudzi. Es saliku iekšā un galvenokārt to armatūru liku tāpēc, lai tie akmeņi, tā kā betonēt, baigi nekustētos, viņi diezgan tā īpatnēji kā kurš turējās, un lai arī labāk ar betonu sasaists. Vismaz tāda bija man doma. Es īsti nezinu, vai tas strādā vai nestrādā. Kopā, jā, diezgan daudz naglas iest. Centos arī šos te lielākas armatūras ielikt, bet, kā redzat, te, kad es situ, tad man mazgājot, jā, bija iznākus tā zemārā un iznāca ārā šis viens akmens. Bet nekas vēlāk viņu stūri ielika. Un nebija problēma. Izmantoju šādu te Latvijā ražotu stikla šķiedras armatūru vai kompozīta armatūru, nezinu, kā viņi īsti sauc precīzi, bet jā, nopirku šādu rullu depo 100 metri un arī pietika šiem 8 metriem, laikam man pamatu šogad taisīja. Šis rulls pietika. Izmantoju tāpēc, kad, nu, mašīnā vieglāk pārvadāt, un otrs ir tas, kad viņš nerūsē, līdz ar to es varu arī ilgāk neko nedarīt, jo man diezgan noderēja tas, jo ūdens šajā tranšajā bija katru otro dienu, dažreiz pat ilgāk nesmēla ārā. Un līdz ar to es varēju arī diezgan labi ielocīt, piesist un diezgan labs materiāls.
Protams, ir plus mīnus, kā jau visiem materiāliem. Izmantoju arī, protams, parasto metāla armatūru, bet šo arī izmantoju. Tātad šādi esmu sataisījis. Nezinu, kā tas ir labāk, vairāk armatūras iet apakšā vai tieši augšā, es nezinu. Apakšā man nekas īsti nav tur arī. Nezinu, varbūt vajag iedzēja apakšā vairāk. Vai... Negribas jau tā pa lieko arī likt, jo tā armatūra to vēl naudu maksā. Nu, bet te jau, gan jau jūs komentos uzrakstīsiet. Šis kā nekā tikai pirmais, pēc tam pārējos jau varēšu kaut cik izlabot. Kļūdas ir tādas, vajag būs. Nu jā, šādi te sataisīju. Te jau redzēs. Nezinu, jāsien katrā vietā vai jātais režis, nezinu. Ne šāds mans bombziskais režis. No 6 stikla šķiedz. Varbūt, nezinu, metālu kaut kā negribās likt. Te ir nākamā diena. Protams, ka vienmēr nolīs, vajadzēja dabūt ūdeni ārā, jo veidnī arī bija ūdens un visā tranšajā bija ūdens, un tad nācās šos smagos dubļus un visu ņemt ārā, cik vien varēja. Un jā, dabūt nost to ūdeni. Iebērām drusku šķembu, tīri, lai nespiež ārā to veidni, un arī, lai papildus drenāžu varētu būt. Un jā, ieliek maisu, lai ar tiem cokola akmeņiem nesasaist plienakmeņiem. Pēc tam es to maisu noņemšu nost un taisīšu nākamo veidni. Jā, iepūta puts. Šajā gadījumā man tas baigi palīdzēja, jo nekas te nebija vienāds, nekas nebija līmenī, līdz ar to tas puts, tas spraugs aiztaisīt ciet.
tātad kopumā 3 stundas divatā betonējot. Vienatnē būtu kāds 4,5, varbūt pat 5, bet tā diezgan ātri gāja. Paņēmu šo te perforatoru, pasitu, tad man tur aizgāja, man liekas, visu vienkārši aizgāja iekšā. Viņš ir drusku izvērsies uz ārā apakšu, bet es tā arī drusku gribēju, lai tas pamats drusku lielāks, jo es netiku nekādīgi zem to mālu izrekt. Varbūt pamēģināšu nākamajā posmā parakt, bet tā viņš ir baigi saplietēts, tur es domāju, ka neko nevajag darīt. Būtu jau labi izrakt, bet, ir kā putas, man aizgāja visu balonīšu, jo otrā puse arī, nezinu, nemāka tām putām rīkoties, jānopērk tā pistola, varbūt normāli, jo man visu laiku tās pistolas, nezinu, nekalpo kaut vai visu to līdzekli izmantoja tīrīšanas. Tā kā jā, nezinu, te tā, nevajadzēšu to dēli likt, bet, labi, kā ja tāpat vēl nāks 2 cm ekstrudētais, vai 3, jāskatās, kas tur izdevīgāk, varbūt pat 3. Liku plastifikatoru, bet tad es sapratu, līdzās es parādīju, tad te sistēma izmantoju 100 ml uz to vienu mans 10 litrīgais spainis. Bija šāds te flormiks. Nē, tas florplast. Gribēju to Vincents, bet viņš maksāja kaut kur pie 8–9 eiro pa 15, bet šitas bija uz nocenots, dēļ tā, ka te kaut kāds nezināms izcelsmes. Jā, bojāts iepakojums. Bet tur nekas nebija bojāts, tur tikai uzlīst kaut kāds dīvains šķidrums, kaut hidroizolācija vai kas. Jā, un tad es sapratu, ka viņš tomēr domāts, ka labāk vada siltumu. Tas nav īsti labi, bet, jā. Tā kā cerams, ka viņš kaut ko arī palīdzēja. Īsti nezinu, jo taisīju pēc iespējas nešķidrāk, bet, esmu redzējis, ka tā vispār tā kā ūdeni, bet man liekas, tas arī īsti nav labi. Jo tas, cik sapratu, galvenais ir tas attiecība ūdens un cements, kas padara tos baigi stipri vai vāji. Varbūt vajadzēja, te jau redzēs, ņems nost, bet tas jau nākamajā daļā noņems nost, pasīsies, kā tur beigās sanāca. Tā kā jā, cik man te aizgāja, jauns iepakojums. Te varēs pateikt aptuveni 1, 2. Negribas ticēt, kad aizgāja 2 litri, bet tā laikam arī ir. Jā, bet beigās mēs jau likām par 200 ml to vienu, tāpēc varbūt arī aizgāja. Jā, nākamo skatīsimies, varbūt būs vēl palicis šits pats, vai varbūt kāds cits būs nocenos, vai ir pa pilno cenu, bet tad jāpērk 10 litri. Labi. Tā kā jā. Ar to laikam beigšu šo pirmo daļu.